Izstādes koncepcija viņa īstenībā ir traka. Patiesībā man jāpasaka paldies visām studijniecēm, kuras ir piekritušas manai avantūrai un rokdarbus ir iestrādājušas apļos. Un visi smalkie rokdarbi, kas mūsu studijā stiprākā puse ir mežģīnes, ir iestrādāts apļos, kas veido punktus uz I. Tāpēc ir arī šie statīvi, kas veido statinisko punktiņu I, un šis rokdarbs ir aplī iestrādāts rokdarbs ir I. Kas ir vienkāršāks par punktu? Pieskāriens, pieņemsim papīram vai jebkam, un tu to pieskārienu var turpināt un uzzīmēt jebko. Un tieši tāpatās arī šeit meitenes ir centušās iezīmēt savos punktos šos rakstus un motīvus, un šis ir viens no izstādes motīviem, tātad šie apļi. Otrs, ko mēs varam redzēt izstādē, ir tradicionālie dvieļi, linu dvieļi ar mežģīņu galiem, kas ir eksponēti statiski, un virs viņiem atkal attiecīgi ir tukšie punkti. Tad ir arī trešais pieskāriens šajā izstādē. Ir redzami izstrādājumi, ir redzami apģērbi, kuriem ir veidoti klāt aksesuāri, un aksesuāri arī ir veidoti kā šie punkti uz I, jo ir izmantoti apģērbā redzamie motīvi, ornamenti vai arī raksti. Tātad, ja mēs aksesuārus redzam aplītī, tad arī viņš ir taisīts speciāli šo nodomu. Tad, lai parādītu arī to, ka mežģīnes pielieto netradicionālā veidā, ir arī tāds mazs stūrītis 3D stereogrammai, kurā mēs varam redzēt attēlus. Ir instrukcija, kā viņus var skatīties. Es sazinājos, izstrādājot koncepciju ar Amerikas šo stereogrammu izveidotāju, Bredu Hanikatu, un viņš bija ļoti laipns, un šos attēlus ļauj mums izmantot, jo attēli ir veidoti no mežģīnēm. Un, ja izstādē mēs skatāmies šajā attēlā ļoti koncentrēti, tad mēs ieraudzīsim 3D attēlu. To jums būs, man jāpasaka, kas tur ir rakstīts, jo tur ir burti, kas veido vārdu, tā kā jāskatās, lai varētu to redzēt. Studijā es esmu no 1974. Gada apmēram, varbūt pat ātrāk. Tas ir kaut kas cits, jo tu piepildi to savu tādu ētisko un estētisko aicinājumu, kāds katram ir. Skaistumam ir divas lietas. Vispirms, ja jūs skatāties uz kādu lietu, tad jums ir, vai viņš jums patīk tā, vai jums rodās pārdzīvojums no tā. Un ja jums no tā nerodās pārdzīvojums, tad tas skaistums, viņš ir tāds, viņš izplēna. Bet ja jums tas ir pārdzīvojums, tad jums ir kaut kas dziļāks. Lūk, un tāpēc arī tas pārdzīvojums ir, kāpēc mēs ar to nodarbojamies. Studijā bija ļoti daudz ķīmiķu, tad bija kāds zobārs, tad bija biologi, tad bija visi cilvēki faktiski ar tādām izglītībām. Kāpēc viņi nāca? Tāpēc, ka viņš šeit atrada to sievietes garīgo piepildījumu. Kāds citur nevar būt. Studija bija tas, kas cilvēku atbrīvo no tā un padara tādu saulaini laimīgu. Es par to vispār neesmu aizdomājusies. Kā man tas aizsākās un kā man tas ir aizrāvis. Es domāju, ka man gēnos tas ir tas nemateriālais kultūras mantojums, kurā tagad ir mežģīnes. Es teikšu tā, tas ir mans patriotisms. Un es to izjūtu, ka to vajag darīt. Tā ir tāda beznosacījuma patriotisms, kur tu negaidi, ka tev tagad maksās ļoti liels atalgojums vai kā savādāk, bet tas, ka tu vari to darīt un ka tu esi viens no tiem izredzētajiem, kas to var turpināt, es domāju, ka es esmu ļoti lepna par to. Un es arī aicinu visus mūsu latviešu jaunatni, tomēr zinu, ka daudziem ir gēnos vienkārši to turpināt un atrast laiku. Protams, ir jābūt pacietībai. Ir jābūt laikam,
atvēlēt mūsu steidzīgajā dzīvē, bet to var izdarīt. Tautiešu mākslas studija Bārbele galvenā misija ir kultūra tradicionālās vērtības saglabāšanas un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana. Mēs apgūstam studijā dažādus mežģīnu darināšanas veidus, kā frivolitē, knipelēšana, tenerife un citus veidus. Un ir arī somiņas un arī roksprādes, kas ir tieši šajā ļoti senajā prasmē veidotas. Man ir liels prieks, ka izstāde noris tieši svētku laikā. Mums ir brīnišķīga egle, mums ir brīnišķīga dekorējuma eglītē, un ir svētku laiks, un tuvojās jaunais gads. Un, ja ir apņemšanās uz jauno gadu, tad es laipni aicinu uz studiju, jo sākot ar jauno gadu sāksies arī dažādi kursi, kuros varēs apgūt šīs nemateriālā kultūras mantojuma prasmes.